Anna Celmiņa zina, kas strādā biznesā. Annas analītiskais skats spēj pamanīt arī to, ko Excel tabulas nerāda. Gatis Gāga balansē starp aktiera un uzņēmēja lomām. Gata uzņēmēja piedzīvotais, gan veiksmes, gan kļūdas. Ļauj viņam uzdot īstos jautājumus citiem uzņēmējiem. Sarunās ar jaudīgiem Latvijas uzņēmējiem meklēsim īsto atslēgu uzrāvienam biznesā. Pilnīgi noteikti bija daudz garāks ceļš, nekā mēs bijām sākotnēji domājuši. Vadītājs dara visu, kam vēl darbā nav pieņēmis pietiekami daudz cilvēkus. Kopā līdz šim mēs esam aptuveni 1 miljonu piesaistījuši privātās investīcijas gan no Latvijas, gan no Eiropas investoriem. Un mēs startējām EIT Climate Kick akceleratorā, kur mēs dabūjām pirmos 50 000. Bet tas, kas rodas pa ceļam, ir tie neplānotie vai nezināmie šķēršļi vai problēmas, kuras pat pirms tam nebija iedomājies, ka varētu rasties, un tās vienkārši pieliek laika ziņā klāt. Papildus mēnesis, papildus 2, papildus 3. Kas ir spirulīna būtībā? Daudz nezinu, kas tas Jā, tas ir labs jautājums, vai sākt ar to, ka tā ir aļģe, un tad vairs neviens negribēs klausīties tālāk, vai sākt ar to, ka tas ir superfoods, kas ir tik vērtīgs, ka Pasaules veselības organizācija ir pateikusi, ka tikai 2 ēdamkarotes dienā jau ir pietiekami, lai zināmā mērā aizvietotu dažādu krāsu dārzeņus, kas mums katru dienu būtu jāuzņem 0,5 kilograms. Jo dārzeņos ir ļoti daudz šķiedrvielu, bet spirulīnā šķiedrviela nav, bet ir viss pārējais vērtīgais. Pigmenti, antioksidanti, visas tās, varētu teikt, jutīgās vielas, kas karsējot pazūd. Un tāpēc tas, ar ko mēs atšķiramies, ir, ka šī ir šķidra, svaiga spirulīna. Izrādās, zaļā domāšana var būt ne tikai videi draudzīga, bet arī praktiska. Un biznesam nevis traucējoša, bet pat noderīga. Ražotnē Ziepniekalnā kādreizējā rūpnīcas dzintars lūpu krāsu cehā ļoti racionāli izmantotās telpās aug pasaulē svaigākā mikroaļģe – spirulīna. Pēc tam tā pie pircējiem nonāk gan sasaldēta, gan savienojumā ar dažādiem sīrupiem un sulām. Ko tad tā spirulīna izdara? Kāpēc viņai būtu potenciāls izkonkurēt tos visus pārējos? Spirulīna jau bija tirgū pirms mums. Viņa jau kopš 70. Eiropā diezgan labi zina, klīnisko pētījumu ir aizvien vairāk un tam līdzīgi. Bet kas bija līdzinājā problēma? Kā man patikās atsauksmju apkopojumā, Amazonē ir tāda iespēja, kā apkopot atsauksmes, un tad mākslīgais intelekts bija uztaisījis tādu apkopojumu, ka tā nevar būt tava dienas rutīna, ja tā ir tavas dienišķās ciešanas. Jo 9 no 10 cilvēkiem saka, ka spirulīna, kas ir tas pulveris, kas pārsvarā nāk no Āzijas dīķiem, viņš reāli garšo pēc kaut kāda tāda nepārāk svaiga dīķa, un ja tu to nevar dabūt iekšā, tas tev nevar palīdzēt. Un tad tas, kas ir mūsu unique selling point, vai tas īpašā atpazīstamības vai atšķirības zīme, ir tieši tas, ka tas ir garšīgs, ka tu vari katru dienu sākt ar baudu. Ja tev dienas vidū nokrītās enerģija, tu vienkārši iedzer citu labāku limonādi. Kā ir ar to zinātnisko pierādījumu pusi un to, cik daudz var apgalvot? Eiropas pārtikas un drošības aģentūra, varbūt arī zini, neļauj apgalvot tieši neko. Okay. Ja tu ēd dzērvenes, nekam viņas nevar palīdzēt, jo tā ir tikai pārtika. Un līdz ko tu paņem no dzērvenēm izspied sulu un tev paliek pāri tās miziņas, tu viņus izžāvē, ieliec kapsulā, tas ir suplements, uzturbagātinātājs, tas iet pēc citas likumdošanas, un tur tu pēkšņi vari apgalvot, ka dzērvenes ir brīnišķīgas urīntraktām, un tad cilvēki aiziet uz aptieku, un tās miziņas pērk pa lielu naudu, kamēr varbūt aiziet apēd sauņu svaigas dzērvenes, kur visas aktīvās vielas būs aktīvākas. Tā kā mēs esam mazliet, mēs izvēlējāmies pārtiku, tāpēc, ka manā izpratnē, cik es paskatījos likumdošanu, pārtiku kontrolē stingrāk. Tad tas ir tas, ko mēs mēģinām mājaslapā salikt šos te pētījumus, lai cilvēki paši var aiziet paskatīties, ka jā, dzels uzsūcās labāk. Mans lielais jautājums ir vienkārši, kā, nākot varbūt no mārketinga nozares, kā panākt, ka klients notic, jo šajā laukā bļauj skaļi ļoti visi. Turklāt pārdodot kaut ko tādu, kas ir zaļš, tāds biezas konsistences un nāk no aļģiem un dīķiem, kas varbūt nav tā. Tu saki, kā ir izstāsts pēc dubļiem. Jā. Ir daļa cilvēkam tā pagaršošana ir, tomēr, kā ir pētījumos par to cilvēku, cik viņi pieņem jauno uzturu, kad bail likt mutē, jo mute tomēr ir intīmā zona un tur ko katru neiebāzīs, vai ne? Bet mūsu auditorija vairāk ir tādi gudri
gudrāki cilvēki, kas vispār vārdu holistisks saprot, kas jau ir, kuriem jau ir 35 plus, jau ir kaut kādas veselības problēmiņas bišķiņi iekrājušās, kuri jau saprot, ka nevar ēst visu pēc kārtas un cerēt, ka dzīve būs lieliska. Jā, tas ir grūti. Tas ir tas, ko visiem jauniem uzņēmējiem saka, kad mācīt auditoriju, izglītot ir šausmīgi dārgi, tāpēc tur nevajag iet, tāpēc labāk copy-paste ņem to, kas jau pasaulē eksistē. Tas ir grūti, jā. Degustācijas Latvijā ir diezgan svarīgas. Tagad mēs uz Eiropu, ka iesim, tad ir jautājums, jā, vai mēs varam dabūt kritisko masu. Manā izpratnē, kad viens, ka influenceris pasaka, ka tas ir garšīgi, bet ka viņš iedod pagaršot. Un tad no mutes mutē tā gan par to, ka sajūta efektu, gan par to, ka draugs draugam iedod pagaršot. Tas ir ļoti svarīgi šajā gadījumā. Kā to apiet? Ja ir kāds, kas to var mums izstāstīt, lūdzu, rakstiet mums. Spirulīna Nord apgrozījums pagājušā gadā bija vairāk nekā 500 000 eiro. Un tas arī bijis uzņēmuma pirmais grāmatvediskās peļņas gads ar 32 000 eiro. Bet tā kā uzņēmums joprojām investē attīstībā, līdz īstai peļņai, tas ir dividendžu izmaksai, vēl būtu jāpagaida. Sveiki! Sveiki! Satiekam uzņēmuma Weedbot dibinātājus īpaši priecīgus. Viņi tikko pārdevuši savu pirmo produktu zemnieku saimniecībai Beļģijā. Varētu šķist, kāpēc televīzijā jāstāsta par uzņēmumu, kas pārdevis tikai vienu produktu. Taču šis gadījums ir īpašs. Jaunuzņēmums Weedbot radīs ar mākslīgā intelekta vadītu lāzeru iekārtu nezāļu iznīcināšanai burkānu laukā. Izgudrojums dzimis universitātes laboratorijā, un tā autori nolēmuši, tas ir pārāk labs, lai paliktu tikai eksperiments. Šeit var redzēt apstrādes efektu. No mazākām nezālēm paliek tādas pelnu kaudzītas pāri tīri. Tur, kur tiek nogriezts gabaliņš, tur arī zaļais. Lapas gabaliņš vēl paliek. Ir tā, ka mūsu iekārta, kas ir pie klienta, šobrīd atrodas Beļģijā. Un savukārt šeit top nākošā, līdz ar to viņa ir tādā pusgatavā stadijā, bet tās pamatkomponentes visas ir šeit. Tā kā var arī apmēram rast to priekšstatu par to, kā izskatās iekārta. Pirmā kārtā mums ir tas lielais sarkanais, tas ir āmis, kas ir pieliekams pie traktora. Tas īstenībā ir tikai tāds nesējs, kurš uztur mūsu galveno iekārtu, un galvenā iekārta, var redzēt, ir tur tas spīdīgā kastīte. Un tad arī braucot, šī iekārta nosaka, cik tālu esam nobraukuši, nofilmē un trāpā ar lāzeri pa mūsu interesējušām nezālēm. Šis nav joks, tomēr ar mākslīgo intelektu zvaigžņu karu žanrā apkarot nezāles. Jūs sanāk būtībā šo piedāvājat faktiski bioloģiskām saimniecībām, tādām, kurās grib atsacīties vispār no herbicīdu lietošanas? Primārais klients ir bioloģiskās saimniecības, un Eiropā tādu ir gana daudz, sevišķi priekš dārzeņu audzētājiem. Bet arī konvencionālās saimniecības, tās, kas izmanto herbicīdus, izrāda interesi par šādu iekārtu, tīri no praktiskā viedokļa, jo Eiropā, tā skaitā arī Amerikā, būtiska problēma ir nezāļu rezistence, kad nezāles ir palikušas nejūtīgas pret tām ķīmiskajām vielām, kas ir herbicīdi. Tāpat kā cilvēki pret antibiotikām? Tāpat tās, kā baktērijas pret antibiotikām arī kļūst rezistentas. Līdzīgi arī nezālēm. Līdz ar to viņiem pat, ja šīs saimniecības lieto herbicīdus, ir paliek kaut kāda nezāļu grupa vai viena suga, kuras vienkārši šie herbicīdi neņem. Līdz ar to viņiem vajag kaut kādu citu alternatīvu tehnoloģiju. Tas lāzers ir tas, kas var paveikt šo darbiņu papildus herbicīdiem. Skaidrs, ka neviena inovācija nav pilnībā lineāra. Bet tomēr, kas bija pirmais? Pavisam tālais pirmsākums bija tieši tā vajadzība no zemnieku puses. Zemnieki bija tie, kas prasīja, roku darbs paliek arvien dārgāks un arvien grūtāk dabūnams. Vai ir kāds tehnoloģisks risinājums, kā mēs varam to aizvietot? Latvija tomēr nav ļoti liels tirgus. Vai jums Latvijā jau ir zemnieki, kas šo lieto? Latvijā mums ir bijusi laba sadarbība ar bioloģiskiem zemniekiem tieši tajā testēšanas fāzē, kamēr mēs izstrādājām iekārtu un pieslīpējām tās tehniskās puses. Ideālā lielums saimniecībai šādai iekārtai būtu kaut kādi 10 līdz 30 hektāri ar burkāniem. Un savukārt Latvijā tās bioloģiskās saimniecības ir krietni mazākas. Tur tipiski ir pushektārs, hektārs burkānu un citi dārziņi var būt tās bioloģiski. Līdz ar to tie pamatklienti mums tomēr ir Rietuma Eiropa un Lielbritānija, kurā tās saimniecības ir jāsākot no 10 līdz 100 hektāriem. Lielākais
partneris, klients, kas mums izrādīs interesi no Francijas, ir vairāk kā 400 hektāri ar bioloģiskiem burkāniem. Tā kā tie apjomi ir nesalīdzināmi ar vietējo tirgu. Jaunu uzņēmumus Weedbot vēl investē attīstībā un tūlītēju peļņu negaida. 2024. gads noslēgts ar mīnus 170 000 eiro, apgrozījums jau otro gadu ir ap 70 000 eiro. Darbinieku skaits 4, investori no Latvijas, Beļģijas, Francijas, Dānijas un Lielbritānijas. Te notiek īstā maģija. Jā, tātad šī ir tā vieta, ar ko mēs atšķiramies. Tātad tur ir audzētava un šeit notiek ražas vākšana. Kas būtu jāprot, lai nāktu šeit strādāt? No kādas industrijas, no kādas sfēras? Jā, nav ne aļģu biotehnologu, nav fotobioreaktoru inženieri, visur ir fermentātori, jeb tumšie reaktori. Nav aļģu receptiskā, jo mēs zinām, pat LLU neviens par to neko īsti nevar palīdzēt. Tāpēc mums ir jāņem, ko var dabūt un jāapmāca un tādā veidā jāmēģina arī uztaisīt tādas instrukcijas, lai tā saucamais onboardings vai iejušanās darba vietā būtu maksimāli gluda. Kāds ir Weedbota sakars ar universitāti? Jūs esat arī šeit? Tas, ko es gribu uzsvērt, ka tā sasaiste uzņēmumiem ar universitāti ir sevišķi tādā tehnoloģiju jomā, kur esam mēs ļoti svarīga. Jo no vienas puses tās labākās idejas un jaunākās nāk no akadēmiskās vidas un tieši arī pretēji. Tad tā uzņēmuma vide ir tā daudz aktīvāka un raitāka, kurā savukārt notiek viss daudz straujāk. Un tad pārnesot šo uz universitāti un parādot to studentiem, ka ne tikai kaut kas pirms 50 gadiem izgudrots ir zinātne, bet arī šodien un tagad notiek pētījumi, kas šodien un tagad pār to produktos ir svarīga tā miedarbība. Manuprāt, ļoti svarīga un ir tajā ziņā ļoti labi, ka Vitālijs ir gan universitātē, gan Weedbotā, un tad viņš var to zināšanu pārnesi tiešā veidā nodrošināt tā kā uzreiz. Bet tā kā Latvijā mēs esam ierobežoti gan ģeogrāfiski, gan cilvēku skaita ziņā, tad zināšanas ir uz ko bāzēties. Tad tie zināšanu ietilpīgi uzņēmumi, manuprāt, ir tā nākotne, uz ko mēs varam cerēt. Ja tā nebūs viena liela Nokia, tad varbūt daudz mazi zināšanu ietilpīgi uzņēmumi vai vidēji ir tie, kas to nākotni arī veidos. To, jo vairāk mēs varam šīs zināšanas strauji pārnest no akadēmiskās vidas uz uzņēmumiem un atpakaļ pretēji nodot to, jo labāk būs gan tautsaimniecībai, jauniem uzņēmumiem un Latvijas nākotnē kā tādai. Kā pie jums var tikt strādāt? Kas ir tas, kas jums visvairāk tur varbūt trūkst un nepieciešams no talantiem? Pašlaik mums trūkst cilvēks, kurš ir nedaudz agronoms, kurš māk braukt ar traktoru un kurš orientējās IT. Tu kvalificējies? Un kurš būtu gatavs aizbraukt ārzemēs. Es bišķi māku IT, tu bišķi māki braukt ar traktoru. Mēs varētu kaut kā mēģināt. Tad nākamdēļ braucam. Bieži vien mēs domājam par zaļo kursu un ilgtspēju vai bioloģisku pieeju. Tad asociācija ir, ka tā ir nedaudz iešana uz kompromisiem un mazliet atgriešanās pagātnē, roku darbs, lēnāki procesi, bet realitātē, tad, kad mēs domājam par tehnoloģijām, tas automātiski neiet roku rokā asociatīvi ar ilgtspēju un bioloģisku pieeju. Rāvēt ar rokām bioloģiski, lēni procesi, nogaidoši procesi, bet te ar zvaigžņu karu tipa lāzerstariem var izravēt burkānus bez pesticīdiem, bez roku darba. Un tagad tā kļūst par ārkārtīgi lielu priekšrocību, ja tev tā tehnoloģija ir. Mazliet es tev varbūt palabošu par bioloģisko domāšanu vai saimniekošanu kā tādu. Tas ir mazliet tāds stereotips, ka tas ir tā kā atpakaļ akmens laikmetā mēs tagad visu darām. Pārsvarā tomēr tie, kas izvēlas šo ceļu, bioloģiski zaļais kurs, ilgtspējas lauksaimniecību un tā tālāk, ka viņi tomēr, visa pamatā tomēr ir tā izmaksu efektivizēšana un tu to cenu nevar celt pēc tam, manā gadījumā ābolam, tu nevar celt bezgalīgi.
ņemot vērā to, ka spirulīna vajag tikai 2 ēdamkarotes un mēs ražu vācam katru dienu, tad 1 kubikmetrs spirulīnas varētu būt līdzvērtīgs 20 hektāru burkānu laukam, tikai tāpēc, ka burkāns novāc tikai reizi gadā. Okay. Un tad ir jautājums, ja cilvēku kļūst vairāk, plus cilvēki grib baudīt dabu, nevis, ka visur ir tikai industriālā lauksaimniecība, kas patiesībā ir industriālais tuksnesis, jo tur ir monokultūra, tur tiek iznīcināts viss, kas nav tas viens burkāns vai kas, netur ne zāles, netur vaboles, tur nekas nav vēlams. Un ja mēs tā paskatāmies, Green Deal ir par bioloģisko daudzveidību, par to, ka mēs saglabājam planētas resursus, nevis tikai vienu kultūru. Es par to pārdošanas daļu, kurā komercializācijas stadijā jūs esat? Kā saka, vadītājs dara visu, kam vēl darbā nav pieņēmis pietiekami daudz cilvēkus, ja tad vai nu es esmu pie ražošanas, ka tagad mums vajag uzķūnēt ražošanu. Tagad mums buksē pārdošana, vajag kaut ko domāt ar mārketingu pārdošanu. Tad mums atkal vajag ražošanu, tad mums atkal vajag pārdošanu. Tā mēs vēl aizvien esam šobrīd, tā kā mēs pagājušo gadu 10 reizes palielinājām ražošanas jaudas, pateicoties tam lauka atbalsta dienas projektam. Tad tagad ir jautājums par to pārdošanu. Mēs nomainījām mājaslapu, jo mēs tā kā vairāk tendējamies uz e-komerciju, pašiem pārdot. Mēs Latvijā esam vairāk nekā 50 veikalos, bet ārzemēs, mēs vairāk domājam iet tieši ar e-komerciju. Mēs ļoti priecājamies par to, ka īstenībā mēs jau no paša sākuma teicām, ka mēs iesim eksportā, bet latvieši visu apēda. Malači, man tiešām prieks, ka Latvijā tik maz cilvēku zina spirulīnu, bet uzzinot tos ieguvumus, pamēģinot, ka tiešām uz daudz klienti atgriežās, iesaka citiem un turpina. No ārzemēs mums šobrīd ir diaspora. Mēs redzam, teiksim, Inese no Francijas vai Daci no Itālijas, tad ir skaidrs, ka tie tomēr ir mūsējie, kas ir redzējuši reklāmas latviešu valodā. Bet šobrīd, mēs strādājam pie tā, lai aizvien intensīvāk iekustinātu Eiropas tirgu ar oriģinālajiem eiropiešiem. Kurās valstīs jūs gribētu nokļūt? Vai jūs tādās kategorijās domājat? Par plauktiem perfekts jautājums. Mēs sevi neredzam īsti nevienā plauktā, jo priekš sīrupiem mēs esam par dārgi, mēs neesam uzturbagātinātājs. Mēs negribam būt vegānu kaut kādā īpatnējā plauktā, jo manā izpratnē, ja tur nestāv kāposti un burkāni, tad tur nav arī jāstāv mūsu produktam. Tāpēc mēs neesam lielveikalos kā tādos, jo mēs nevaram atrast sev plauktu. Tāpēc mēs esam mazajos ekoveikalos, jo tur plauktos ir lielāka dažādība. Cik ilgā laika periodā jūs plānojat sasniegt jau tādu nopietnu apjomu? Ir skaidrs, ka rūpnīcas būvēt maksā ļoti daudz. Līdz ar to jābūt tādam gan labam, spēcīgam pamatojumam, kā pierunāt vai pārliecināt finansējumu devējus, ka šī tā vieta, kur var investēt ne tikai 1-2 miljonus, bet krietni lielākas summas, lai tas nākotnē būtu veiksmīgs bizness. Tā kā tā lielā bedre vai lielā ieplaka starp idejām un pētījumiem un uzņēmumiem un peļņu ir gana liela, ne tikai Latvijā, bet arī visā pasaulē. Tajā pašā laikā mēs atzinājāmies, ka šī ideja ir gana laba, viņi tiešām varētu strādāt, un tad tiešām izstāsta biznesa potenciāls, un negribējās, lai viņa krāja putekļus kā kārtējais pabeigtais projekts. Tas pilnīgi noteikti bija daudz garāks ceļš, nekā mēs bijām sākotnēji domājuši. Līdz ar to tas bija arī jauns izaicinājums man šo ideju ne tikai zemniekam parādīt, ka tas varētu strādāt, bet arī no biznesa puses likt kopā, cik mums maksās iekārtas ražošana, kur ir tā peļņas daļa, un parādīt investoriem, ka šis tiešām ir kaut kas, kas nākotnē būs nevis tikai nedaudz peļņu nesošs, bet tas varētu būt par lielu būtisku biznesu kļūt, un ka šī niša nav kaut kas pavisam maziņš, bet tas ir tas virziens, tas trends, uz kuru tā lauksaimniecība virzīsies, un šis ir tas jaunais. Kā man patīk teikt, lielais izrāviens lauksaimniecībā, līdzīgi kā mums bija pāriet no zirgiem uz traktoriem, tas bija tāda milzīga revolūcija. Tāpat arī šeit mēs varam pāriet no ķīmiskajiem auga aizsardzības līdzekļiem, no roku darba uz kaut ko pilnīgi automatizētu, kas samazinās gan izmaksas, gan to ieguldījumu no lauksaimnieku puses, un vēl veidos vidi zaļāku un ekoloģiskāku, jo vairāk herbicīdus mēs izņemsim ārā no tās ikdienas saimniekošanas lauksaimniekiem. Tas 6 gadu ceļš, visticamāk, tas nebija tā teikt rozēm kaisīts, un tur bija dažādi izaicinājumi, vai bija tādi brīži, kad likās, šis nebūs bizness, un metam plinti krūmos un darām kaut ko citu. Es
teiktu, ka mūsu gadījumā tie izaicinājumi bija diezgan klasiski priekš visiem, kas kaut ko dara dzelžiem, jeb hardware kompānijām. Bet tas, kas rodas pa ceļam, ir tie neplānotie vai nezināmie šķēršļi vai problēmas, kuras tu pat pirms tam nebija iedomājies, ka varētu rasties. Un tās vienkārši pieliek laika ziņā klāt, papildus mēnesis, papildus 2, papildus 3, kas vienkārši rodās no tā, ka tas ir kaut kas jauns. Neviens pasaulē to pirms tam nav darījis. Tu nevari atrast risinājumu kaut kam, ko neviens pirms tam nav risinājis. Tā kā tas izstiep to procesu. Un otrais, kas mūsu gadījumā nospēlē, bija tās ģeopolitiskās lietas, kā Covid, karš Ukrainā, tagad karš Irānā un Izrēlā. Zemnieks tad diezgan jutīgs, ja viņš redz, ka ir globāls satricinājums, viņš neiegādājas un neinvestē tehnoloģijās. Līdz ar to atkal ir kaut kāds kritiens uz leju, kamēr nostabilizējas, un tad ir kāpēc uz augšu. Tas mums ir ietekmējis, bet no vienas puses tas arī mūs padarīs stiprākus un spējīgus iziet cauri jau gandrīz jebkurām grūtībām. Tas, ko mēs liekam kopā, tas kā iet tos nākošos soļus uz priekšu, balstoties to, ko mēs esam redzējuši līdz šim. Jo skaidrs, ka ražošanas attīstība nav tik vienkārši. Tas nav tā kā programmatūrai, kad ir uztaisīta pēdējā versija, ir notestēta un tad copy paste un viss iet ārā. Mūsu gadījumā tā ir reāla ražošana, kur tas viss ir jākomplektē, jāliek kopā, jākalibrē, jāpārbauda, jānodrošina klientiem uzturēšana un remonts. Līdz ar to tās ir jau pavisam cita izmēra, gan izmaksas, gan investīcijas. Tas ir tas, ko mēs šobrīd risinām, kā padarīt šo biznesa daļu ilgspējīgu un pelnošu. Ne tikai 1, 2, 3 iekārtām, ne tikai 10 iekārtām, bet tādai lielai ražošanai jau gadu 10 uz priekšu. Cik šeit ir kopā bioreaktori? Vienā līnijā ir 13, šobrīd palaistas 2 līnijas, 26. 26. Tas viens jau izskatās, ka varētu maksāt, 10 000. Es minu tagad. Tuvu. Bet trūks maksā vairāk. Vai jums bija bagāts tēvocis Austrālijā? Jā, tas ir īstenībā, to diezgan bieži prasa, vai mani vecāki ir miljonāri. Kā zināms, uzņēmēja darbība pāriet gēnos un tam līdzīgi. Nē, man vecāki ir grāmatvedis un automehāniķis. Nav man bagāta tēvoča ne Amerikā, ne Latvijā. Tāpēc īstenībā, kāpēc es vispār sāku ar šo nodarboties? Tāpēc, ka, ja tu gribētu ar zinātni Latvijā nodarboties, tur ir vēl grūtāk dabūt naudu. Un tajā brīdī, kad es rakstīju to pēcdoktorantūras grantu, es viņu īstenībā nedabūju. Bet RTU bija piedāvājums atnākt ideāli labi, ka tu atnāc ar savu ideju un tu par viņu vari parunāties. Man doma bija aiziet parunāties, kā uztaisīt maksimāli lietušķu pētījumu, bet rezultātā, tā kā man bija pietiekami daudz laika tam veltīt visiem mājas darbiem, man bija tapis diezgan labs biznesa plāns, un mēs startējām EIT Climate Kick akceleratorā, kur mēs dabujām pirmos 50 000. Un viņi bija tādā ļoti patīkamā formā, kur nevajadzēja iepirkumu, nevajadzēja atskaitīties ar čekiem, un tad man likās, wow, biznesam šitā dod naudu, tu 3 lapiņas uzraksti, pēc mēneša tev ir atbilde, un tev nav pat publiskā iepirkuma, ka pētniecībā tev ir, tu kaut kādus 6 mēnešus raksti, jo tur ir ļoti komplicēti, uz 50 lapām tev 3 gadi uz priekšu jāizstāst, kā tu zinātu, kā tu atklājums 3 gadus uz priekšu paredzi, ja? Teiksim tā, pētnieka izmisums vienmēr meklēt naudu ļoti nodara, ja tu esi uzņēmējs. Tu jau esi pieredzis, ka nauda nekur nekrīt no gaisa, un patiesībā, ja tev ir klienti, kas atgriežas, kuri zina šo produktu, tev iedomājas pētniecībā, neviens recenzents neatgriežas un neiedod naudu, tāpēc, ka bija baigi labais, es gribu arī savam draugam, un tāpēc tev iedošu vēl vienu projektu. Un tāpēc, teiksim, nākot no tik skarbas vides, man liekas, ka uzņēmēja darbība pat ir mazliet prognozējamāka un tāda, harmoniskāka vide. Es liekam teikt, ka izaicinājumi ir abās pusēs, gan akadēmiskajā pusē, gan biznesa pusē. Atkarīgs no konkrētās tēmas, no jomas. Mūsu gadījumā tas ir tas lauksaimniecības iekārta, liela, dārga, resursu ietilpīga, tad arī mūsu gadījumā tā finansējuma piesaiste nav tik viegla un vienkārša. Tā kā es teiktu, ka tas ir līdzīgi. Un savukārt, kas ir palīdzoši, ja tās akadēmiskā puse ir tuvāk un industrija tuvāk akadēmiskajai pusē, tā zināšanu pārnese var palīdzēt, ja vienā brīdī ir finansējums vairāk pieejams akadēmiskajiem pētījumiem, tad tas virziens, kur paiet solīt uz priekšu, un savukārt, ja tā komerciālā puse
nonāk uz saulīti, tad atkal tas ir tas solīts, kur paiet uz priekšu. Un atkal tas tandēms visu laiku veidojās. Īsti atrauti nevar. Mēs nevaram uztaisīt zināšanu ietilpīgu uzņēmumu vietā, kur nav zināšanu. Un pretēji, mēs nevaram taisīt augsta līmeņa zinātni, ja šeit nav neviena industrija, neviens uzņēmums, kas ar to nodarbojās, un visi pārējie ir kaut kur tikai pasaulē apkārt. Kas ir tas tomēr grūtākais, kas zinātniekam ir jāpārkāpj pāri, lai viņš kļūtu par uzņēmēju? Tā kā ar uzņēmēju darbību mūsu komandā pamatā nodarbojas Jānis, tad... Kas ir tas, ko visvairāk negribētos darīt? Kā, paldies Dievam, ka to dara Jānis. Droši vien visvairāk negribētos meklēt naudu. Ok. Tāpēc ir svarīgi, ka komandā tās lomas sadalītas, katrs mēģina startēt tajā, kas viņam vislabāk padodas. Tad arī tie rezultāti nāk daudz vieglāk, tikko kā ir jādara kaut kas pavisam cits. Man savukārt programmēšanas ziņā, tas būtu daudz sāpīgāk nekā to dara mani kolēģi. Tas ir tāpat kā līdzīgi kā teātrī un kino puse no veiksmes stāsta ir pareizs lomu sadalījums. Es jau par to naudu gribēju parunāt. Mēs runājam ar zinātniekiem, ar uzņēmējiem, tie, kas ir ar vienu kāju vienā otrā flangā. Viens saka, zinātnē var būt vieglāk finansējumu piesaistīt, otrs saka, nē, tieši otrādi. Kā tās divas plūsmas savienot, kurai pieslieties par šo tēmu. Tad es sapratu, ka varbūt ka tās nav izvēles, kas ir jāizdara. Tu ej tajā plūsmā, kurā tu redzi, ka tu šobrīd ar savu stāstu var iekļauties. Ja tas ir grants, kuram ir nepieciešama izpēte un jāiet tajā iekšā no zinātnes leņķa, tad tu stāsti pielāgo to naratīvu. Un es domāju, tā nav spekulācija. Tā ir spēja paņemt vai izmantot tās iespējas, kas ir. Jo vienā brīdī tu esi spin-offs no universitātes, un citā brīdī tu esi komercializēts produkts, uzņēmums, un tev jāspēj runāt divās valodās. Pārdot zemniekam, pārdot zinātniskai institūcijai. Un tad uzvar tie, kas var abus. Jā, jo abos gadījumos tas izejas punkts bija zinātnē balstīt ideju. Jā. Un arī bija aktīvi un uzņēmīgi cilvēki, kas spēja to adaptēt un pēc tam tālāk jau attīstīt par biznesu. Nākamajā sērijā. Tā kā nogriežu savā dzīves timelēnā posmu, tā kā es pametu labi atalgot darbu un sāku paniku. Tad ir tā panikas sajūta, ir divi, viņi grib vienā laikā, ko daram? Es jūtu, ka neizjanto manu potenciālu tā īsti, un redzēju, ka Latvijā nav spēlēties animācijas nišā. Filmēt Netflix Latvijā tas ir ļoti tuvu nākotnē. Ja mērķis ir būt starp 20 labākajām animācijas studijām rietumu pasaulē.